Tā, labdien! Nu ir nobraukti pirmie 100 kilometri. Esam apstājušies Lietuvā padzert kafiju pie robežas. Ruslan, kā tu jūties šī braucienā? Ļoti labi. Dašička, tikāk? Normāli. Jā. Laiciņš tieši labs, 20 grādi, nav ne karsts, ne augsts. Mazliet apmācies, bet izskatās, ka lietas nebūs. Tagad iesim padzert kafiju. Nu, tiksimies vēlāk. Paņēmu kafiju un бургеры. Не помню. Невкусный кофе, кстати. Да ты гонишь. Надо подождать, пока ты их купил, попробовал, потом попробовать другое. Следующая остановка у нас только Каунас. И бензина хватит? Не знаю, посмотрим. Один шкалик уже пропал. Да, меня тоже. Priekšā vēl 450 km šodien. Apstājāmies pirms šauļiem, jo sāka līt lietus. Droši vien apģērbsimies lietus drēbēs. Дождь постоянно льет. Мы только что разделись, было солнышко. Как разделись, сразу опять дождь пошел. Опять одевается. Второй раз. Руслан, как это случилось? Не знаю. У меня нет комментариев. Esam pie kurienes mēs esam? Pie Kauņas. Mums baigi veicās. Sākās lietus, mēs uzvelkam lietus mēteļus. Kā uzvelkam lietus drēbes, tā lietus beidzās. Novelkam lietus drēbes, sākās lietus. Uzvelkam lietus drēbes, pēc 5 minūtēm beidzās lietus. Tagad atkal beidzās lietus, novilkam drēbes, bet smidzina. Nevar saprast, būs lietus? Nebūs. Nebūs. Mēs ar Dašku sakam, ka lietus nebūs. Jāiestiprinās ar Red Bulliņu bišķi. Pasīmai viņu. Jā, un Lietuvā tāpat kā Latvijā ir masku režīms. Dzīve kļūs vieglāka, kad tu iedzer Red Bull. Dzīve kļūst vieglāk iedzerot Red Bull tieši tā. Principā, Daška, kā tev dibens sāp? Jā, protams. Dašai sāp dibens no sēdēšanas. Может, пойдем, что купишь, покушать? Да. Tā, kārtējs pitstops Polijā. Pēdējais pitstops pirms bunkera. Palikas vēl 80 km līdz finišam. Kā jūtaties? Ir nogurums? Nav. Nav mums noguruma. Laiks, kā jūs redzat, tāds aizdomīgs, bet nelīst. Iebraucām benzīna tankā, te uzpildījāmies bišķi. Un tagad pēdējais rāviens, un tad jau mēs sāksim sižetu no Hitlera bunkera. Tā, nu mēs beidzot esam Polijā, galapunktā, Vilku midzenī, jeb tā saucamajā Hitlera bunkerā, kurš pastāvēja no 41. līdz 45. gadam, un tad, kad vācieši jau evakuējās no Polijas, viņi to bunkeru saspridzināja, bet līdz mūsu dienām daudz kas saglabājas, un to mēs visu tūlīt apskatīsim. Vai ne, Dāša? Tagad noparkojāmies šeit, jā, atstāsim mantas un... Apskatījām Hitlera bunkeri, ļoti patika, ļoti vēsturiska vieta ar savdabīgu auru. Tagad dosimies uz pilsētu Suvalkī. Mēģināsim iečakoties mūsu viesnīcā, nomazgāties, pārģēties, tad pastaigāt pa Suvalkiem, aiziet paēst uz mūsu iemīļoto vietu. Buhāķi! Buhāķi! Mūsu iemīļoto vietu. Nu tā, beidzot esam pilsētā Suvalkī, Logos viesnīcā iečakojamies. Tas ir mūsu numurs, tas ir Dašička. Dašička, priviet! Tā, te mums ir televizors, galds, te ir tāda atpūtas telpiņa, neliela nišiņa. Tas ir Ruslans. Tā, te ir koridors tāds, skapis. Tupelīts, kur nolikt. Te ir dušiņa. Klozetiņš. Daša izvēlējās šito gultiņu. Mēs ar Ruslanu gulēsim viens otram blakām. Nu ko, tagad dušojamies, pārģērbamies un domājam iet kaut kur paēst. Tā kā tiksimies. Nu tā, mēs smuki, balti, tīri, nomazgāti, ejam Suvalku ielās. Ruslans? Ruslans vispār šortos?
Улица Стаса Костюшкина. Alkohola veikals numur 24 vietā. Let me see you straight. Mēs soļojam pa Suvalkas ielām. Mēs principā zinām, kur mēs ejam. Mēs ejam uz pārbaudītu vietiņu. Piva Vārņa Varka. Eiro 50 aluskaus, 5 eiro steiks. Tas bija 2 gadus atpakaļ. Pastīsimies, kas ir šobrīd. Pilsētiņa. Kā jau pilsētiņa? Tā kā Dobele. Vai tā kā Jelgava, es teiktu. Даша, ну как ты себя чувствуешь после 710 километров? Лучше, чем после того, как мы в Эстонию ездили. Да, в Эстонии я тоже устал. Ruslan, kā tu jūties pēc 700 km nobraukšanas? Lieliski. Nebija grūti, ne? Bija diezgan easy. Nē, Tā. bija mazliet grūti. Nu, bija grūti, kad bija tie mazie ceļi. Jā. Tikai tādā. Даша, почему ты смеешься? Что смешного сказал папа или ты? Короче, они решили пойти после того, как мы зайдем в их фирменную. Они хотят пойти обратно и пробовать в каждом кабаке по бокалу пива. Я говорю, осуждаю. Я говорю, поддерживаю. А я не поддаюсь на провокации. Grimbergen saules sargi. Tātad tas ir mūsējais bārčiks. Bet 2 gadu atpakaļ mēs te tusējām. Nu kā tusējām? Ēdām. Nē, nu Varkā. Dzieci. Iesim nobaudīt. Karoči, mūsu valus krogā, kurā mēs bijām 2 gadus atpakaļ, neliela problēma. Viņiem ir izmainīsies virtuvi, viņiem te vispār vairs nav ko ēst. Kaut kāds burgeris, salāti, uzkūtas, ne steiks pa 5 eiro, nekā vairāk nav. Gadu laikā, nu acīm redzot, vai Covid tas viss ir. Nu, alus ir palicis. Jā, nedaudz liela vilšanās, bet nekas. Iesim vēlāk vēl kaut kur pastaigāties. Nepaēdīsim, te paēdīsim kaut kur citu. И Руслан тоже. Алиса, а ты знаешь, что Марта, что кажется, съел бургер с рыбой, а сейчас заказала еще одну такую порцию? Я просто очень хочу есть. Этот бургер был реально маленький. Ну Даша не съест. А ты можешь с собой взять коробочку? Ну да. Может быть, здесь нету стейка, но крылышки тут отменные. Попробуй. Я подожду. Сейчас Мартыч, мы думали, что это порция на каждого, а это порция на 3 была. Мы съели 3 на 3. На 9. Мартыч идет далеко. Он размялся бургером. Даша съела столько. Я думаю, что это как бы Руслан съел закуска под пиво на весь вечер. Не ешь картошку, Мартыч ешь мясо. съест. Ешь мясо, Мартыч, давай, не опозорь страну. Все, бросай, бери следующую. Что вы скажете? Я в шоке. Знаешь, кого я вспомнила? Как он выходил, он сказал, кто это выходил с бункера? Сейчас мы увидим где мой папа? Давай снимай. Мне интересно, за сколько ты это все А съел? это Дашина кола. 3 стакана для Даши. И литр почти. Она тоже умеет заказывать. Экстра ларч. Пей давай, деньги за почту. Я хотела с собой взять, зачем ты ее? Ну хотя бы это можно take away? Нет. Блин. Es padevos.
Es biju ļoti izsalcis, bet šīs porcijas lielums tas nav iespējams. Ruslans, Daška. Šī ir Suvalku jomas iela. Dzirdiet, kā skan mūzika? Oi, kā mēs biedāmies. Что, man ir? Vēderi pilni. Redziet, no kurienes es esmu? No Salaspils. Paskatieties, kāda iela. Šī iela ir tā kā Jūrmalā jomas iela. Tikai viens. Мне кажется, это полетели наши крылышки в ус. Маме? Маме я надарил бриллиантов. Это известная фирма GVD. Made in China. Продюсит America. Šitās ielas ir vieni bāri. Я пойду с мужем. Он живой. Думаешь? Это Богдион? Мне страшно рядом с ним стоять. Очень страшно. Фоткай меня тоже. Labrīt. Ir jauna diena. Daška vēl guļ. Daška, paņem завтрак. Nu, ko lēnām mostamies un ejam brokastīs. Skat, kas ir pamodies. Labrīt. Даша, как спалось? Плюсуешь? Не было жарко? А мне было жарко. Ventilators strādāja visu nakti, logs bija vaļā, bet vienalga ir karsts. Brr, 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 brr. Esam netālu no Trakai. Braucam uz to pili, kas ir uz salas. Pa ceļām Daškai uznāca miegs, un viņa gandrīz aizmigās. Tāpēc nolēmām apstāties un iedzert redbuliņu. Iedzert monstriņu. Tā, nu mēs esam atbraukuši uz Trakai pili, noprakojāmies privātajā parkingā pa 2 eiro no motocikla. Citiņiem 5, un mēs sarunājām pa 2. Vienmēr vajag ievirējuču pieslēgt. Eka smuka kafejnīca, smuka vietiņa, ūdens. Mēs atdodam, viņa atdod savu apģērbi. Jā. Mēs ejam uz pili. Emocijas pozitīvas. Emocijas pozitīvas začot. Jā. Adabrēju. Ieliku klusiņu. Te ir krastmala. Pasties kāda. Cilvēks sēž dzer aliņu. Čau. Man viss patīk. А мы вот гуляем. Марта снимает. Даша, как настрой? Позитив? Ты плюсуешь? Умножаю. Умножаешь. Смотри. Чао. И оглядывайся иногда. Бомба. Смотри, Кость. Ejam pa pilu. Большой еще завтра. Ну где там кексик со своей полкой? Люди бедные, вечно какие-то бомбы. Сильно глазик поцарапал. Pils, pasties kā tad viņa izskatās skaista. Видео переставь.
Ko jūs meklējat? Ну, подарочек купили. Ты себе звони. Спасибо. Матуш, я тебе давай подарю золотой. 33 будет. Nu visi esam pie Bauskas. Pēdējais pitstops, pēdējā atpūta, pēdējais vizora tīrījiens. Un esam mājās. Smagais ceļojums 2 dienu garumā pagājis. Kā tu jūties, Daša, piekusi? Gribi mājās? Kā tu, Ruslān? Jā, ar 2 dienām ir pa maza saulīte. Vajag vēl vismaz 8. Statols pārbūvēts Grenstālē. Mocīts ar labais, izturēja, nepievīla. Te tu šļakstās. Даша, вам есть что сказать? Нет. Вам ничего нет? 2 дня. Польша, Эстония, Гитлер-бункер, Сувал. А конфеты зачем купить? Подарок типа хотели? Конфеты. Да. Ну не будем конфеты покупать. Мы купили дорогущие игрушки, правда? Конфеты-то не наши. Все равно купи. Зачем конфеты, если купил игрушку? Правильно? Так, ну что, следующее будет путешествие Хорватия через неделю. Давай. Ты мне скажи, если мы едем, ты предупреди меня. Мне надо поменять резину. И мне надо, скорее всего, надо будет цепь поменять со звездами. Ну, пока все по плану. Да? Ты что, что не хорошо? Почему? В сентябре, первые 2 недели сентября. Руслан мне хочет обломать Хорватию. Вы слышали? Да, надо резину покупать. Nu, ot viss. Ceļojums beidzies. Esmu Aldarī. Likšu mocīti nost. Kopā nobraukts 1200 km. Šodien mēs nobraucam 500 km, vakar 700 km. Tā kā 2 dienu trips ir beidzies. Paldies, līdz nākamajai reizītē.